Esam tikuši. Tikko mums ir pusdienu pārtraukums. Ir skaidrs, ka par stundu mēs to neizdarīsim. Plāns bija iekļauties stundas laikā. Tagad pagājuši jau 2 stundas. Un it kā mēs neesam sēdējuši un kūkojuši, bet, krāķi neiet. Tātad, kas te ir jau noņemts, ir aizgrējies priekšējais rats, te ir puses jaukti jau dakša. Un daudz citu sīkumu, kur tā varbūt uzreiz nav redzami. Tur ir kasti, kur krājās jau daļas. Un, kā mēs te redzam, te jau ir noņemts zobrēt un ķēdes. Tā ir izpūtējis aizsat. Tā te viss tā stiprinās. Tā viss jāstās, kad ir signāls. Kāpēc pusdienām strādājās uzreiz labāk, ne? Motivācija lielāka un spēks. Skrūvē ar aiztām. Ļoti labi. Pāris stundas un būs tā lieta darīt. Lielais brālis vai mazā māsa, kas nu kuram būs sadalīts. Būs Bergmanim jājautā, kas šitas te varētu būt. Krusmeitiņas, otrās pakāpes mazmeitiņas, māsītas meita. 502. Mums Ventspils tur gudrās galvas jau izdomās. Pakonsultēsies ar pārstāvi Akalā, bet kas tur? Kā tā saucās, Raimond? No priekšniecības. Vienkārši priekšniecība, jā. Tālāk, jā, bet galvenais atzinums tas, ka bez šī statīva tas būtu izdarāms daudz grūtāk, vai praktiski neiespējami, jā. Vai ļoti grūti tupas rāpes rāpojot un skrūvējot. Un šāds te mums būs izpūtējis. Protams, nav ko liksim 2 virsū, es domāju, nav ko čakarēties. Šāds te viņš būs, jā, Raimond. Garais stobrs. Es domāju, ka otrā būs arī jāliek viens, tur jāpārtājas tā izplūda un jāliek 2, lai simetrija būtu. Jā, ja viņš varētu gāsties uz vienu pusi visu laiku. Jā. Nav ko tā. Svarojums no ritīgs. Šis te būs jaunais klusinātājs. Labi tā. Turpiniet sekot notiekošajiem. Mēs esam tikuši tik tālu. Motors negrib nākt ārā, te vēl pēdējo vādi, jā, te ir no viņa. Te ir pie relējiem, kas te ir, jā, pēdējie vādi, un tad brīnums būs tā arī, ka ja te viņiem ir 5-10 ventilators. Mēģins ar startiem diezgan objektīvi. Jā, tāds viņš te ir. Tātad, kur ir tas kurbuls, laimīgais, nelaimīgais? Kur viņš pazudis? Kastē, jā? Kurbuls ir kastē. Jaucot šito te ir plumbiņu sistēma tāda. Un aiz viņas nevajag ņemt, jo viņš raujās tā, un Andim pats. Jā, un tu mēs tagad redzam, paņem. Rokas netiesas. Reku, te ir iznākums, jā? Reku vainīgs. Vainīgais kurbulis lidoja. Jā, reku bumbiņu, viņš raujās, izrādās ārā, ko tā īsti. Un tagad es dodos uz traumām, nezēsim, vai man šūs vai nešūs. Vakarām jādodās ir uz Ziemassvētku balli. Bijušajā IF kolektīvā, tad redzēsim, kā man tur sagaidīs un ko man traumās teiks. Nākamajā epizodē
Kā mēs redzam, jau mainījies ir izskats mūsu braucamajam. Viņš ir apgriezies uz otriem sāniem, atnēs atkal pareizajā kārtībā šis te viņa kopējais monokoks. Šeit mēs redzam viņa sirdi izrautu. Viņa sirdi izrautu, jā. Viss notiek. Kādam interesē varbūt tā precīzāk, kāda viņa izskatās, ja? Te izskatām. Protams, ir grūti kaut ko pateikt. Pats noteikti grūtāk salikt apakaļ nekā. Nu, beidz. Tādu profesionāli. Šities jau mums jau kurš jau 48. motocikls mūsu darbnīcā. Roka jau ir piešaut. Ko jums te profesionāli cilvēki strādā? Un tad mēs varam aplūkot arī mani, kā izskatās tikko apkopta brūts traumatoloģijas institūtā. Un tā darba trauma, sīkums, kā jau saka, rēcis daļo vīrieti, tad tagad sieviešu video būs daudz pieprasītāks. Un akcijas cēlušās. Tā, ko tu varam pastāstīt? Īstenībā, kamēr es biju pie ārsta, Raimonds viens pats ir izcēlis motoru un jau apgriezis šito braucimu otrādi apakaļ pareizajā stāvoklī. Izstāst, ka viņam vienam pašam strādājas ātrāk nekā mūs jau 15 gadu saliedētajā komandā. Un ko? Nekas, mums ir pazīstami elektriķi, gan drīzai rados, varētu jau teikt. Profesionāli auto elektriķi, tā kā domāju, ka tiksim galā, jā, tur piesaistīsim kādu papildspēku, ja vajadzēs. Ar ko šobrīd ar ko nodarbojies? Un instalēja vadus. Vadus, jā, tieši vadus. Aha, skaidrs, jā. Nu, jā. Kas tur no apakšas, tur vēl kaut kas paliek, vai viss ir izņemts, jā? Spidometrs būs interesanti. Jā, nu tur jā, tas spidometrs un stūri priekšē dakši, jā, vēl jāizņem. Un kas vispār pašā tajā monokokā, tā korpusā, tās te maliņas arī nāk nost, ne? Uj. Gāžās. Viņš uzmanīgi, viņš kaut nestabils ļoti, viņš tur viņa. Tas viss normāli. Gāžās. Viņš tās maliņas, tās sāntals, šitās te. Tās arī nāk nost, ne? Šitā mēs pasījos, te ir ar skrūvu pieskrūvēts šitais moldings. Iekšpus viņam ir uzgrieznis. Šim te moldingam. Jā, nu tā. Tāds tas braucamies, jā. Tad mēs redzam viņu izjaukšanu. Nekas, jā. Nu rītdien jau nosmilšos, parīt nokrāsos. Nākamdēļ jau braucams, jā, vēl jā. Kāda runa. Tā, kārtējā epizode nevaldāmās Čezetas atgriešanās seriālā. Mēs redzam, ka viss, kas bija noņemams, ir noņemts. Tad dažas izjaukšanas procesā bojātās daļas arī jau ir nedaudz saremontētas, ka, piemēram, šeit bāka bija, ja, šeit ņemgriezt, ka bija. Šeit bija skrūvīte nolūzus, jo viņi nevarēja īsti atskrūvēt. Un tad mēs redzam, ka ir jau sametināts. Tā kā tad kaut kāda darbiņa jau virzās priekš. Kā mēs redzam, šeit ir gumija daļas, kas ir jāpasūt jaunas. Kā Raimonds saka, varo dabūt, un esot arī astronomiski dārgi. Šeit ir arī, kas tam ir plāksnīti, arī noņemt. Tad tāda gumiša šīs te
šīs te gumijas tās bija, lūk, šeit, šīs te vietās visur, ja, tās, kur kā kājas nolikt, tad neslīdošu virsmu nedaudz radīt. Un šitās ir pagrieziena lukturiem apakšā gumijas, un tās te bija blīvējumi, un šeit karburātā. Tālāk, kas mums te tālāk iet? Tālāk, mums te ir, un te ir Dacia vēl, ja, un tur cits motors. Un te ir tātad danģi, feļas danģi, kā kurš viņi sauc ar diskiem, ja, tā kā stiprinājumu izjauktiem, redzam, kā viņš te velcās ārā, viņš te vienkārši ir ieskrūvēts. Vīs, ja, te jau bišķi sagatavots jau vešanai ir uz aiztaisīts tur uz gūtņu vietas ciet sagatavots vešanai jau uz smilšošanu, bulvaru krāsošanu, kad Raimonds teica, kad krāsošot visu, un pēc tam šeit uz virpas izvirpošot arī varētu nokrāsot to bremzēšanas virsmu. Tāda, lūk, viņi ir, ja. Kas te ir? Es varbūt nezinu, tad sadalās, nezinu, kāds danzes sadalās no divām daļām, te viņš ir jau salikts, viņš vienkārši skrūvējās un tās saskrūvējās kopā. Diviem tādiem vecajām vespām ir līdzīgi. Te ir uts, tas disks. Nu tā, tādas te lietas te. Te ir amortizatori, jau izjaukti arī, ja. Šitie nedaudz atšķirās pēc viņiem stiprinājums, višķi savādāk, ja, šitie galā, bet aizmugurējie bija, tie priekšē šitie aizmugurējie bija tieši tādi paši kā jāvai, un tad tiks izmantot no jāvas tur tālākiem. Un šeit vēl ir ķēžsargs un santas inspekcijas lūku vāciņi. Tālāk, jā. Mēs redzam to balku, te ir viss nolikts šeit, jo tā arī drīzumā šis pats viss rāmis, jeb monokoks dosies uz smilšošanu, pēc tam inspekciju, aplūkot, saprast, kuras vietas vēl ir jāmetina, kura caurumi ir jāiztais, un tā. Tālāk. Nu, turpiniet sekot norises procesam. Būs jauns bildes, varbūt arī vēl video par to, kā un kas šeit virzās uz priekšu. Šeit redzam, kas mums te ir iekšā. Viss, kā tātad panelis, ja. Vadības instrumentu. Tālāk. Bet nu visā visumā šeit ganību Dambija 200B ir atvērta jauna darbnīca, kurā jebkurš var ņemt dalību. Tad dažādi projekti šeit norisināsies. Cilvēkam, kam nav ko darīt, vai arī kuram ir ko darīt, bet kuram ir liela interese tik un tā piedalīties restaurācijā, var nākt šeit. Iedosim instrumentus, būs iespēja paskrūvēt. Tā kā viss iespējams. Gaidīsim interesantus, ja?